Astroloģiskā prognoze katram zodiakam laika posmā no 24. februāra līdz 2. martam. Šī nedēļa iezīmēs pārmaiņu, pielāgošanās un pašizziņas posmu. Planēta enerģija virzīs mūs uz pārdomām par saviem mērķiem, attiecībām un ikdienas paradumiem. Galvenās tēmas šodien ir emocionālais līdzsvars, jo svarīgi ir rast harmoniju starp prātu un jūtām. Daudziem cilvēkiem dzīvē ienāks jauni piedāvājumi vai atklāsmes. Šis nav laiks impulsīviem lēmumiem, bet gan stratēģiskai domāšanai. Tāpat attiecības ar citiem cilvēkiem kļūs par svarīgu faktoru. Nedēļas sākumā mēnesis atrašanās vieta nesīs jaunas, dziļas emocionālas pārmaiņas un vēlmi izprast sevi. Nedēļas vidū mēnesis citā zvaigznājā, veicinot optimismu, zinātkāri un vēlmi pēc piedzīvojumiem, dos šo enerģiju, savukārt nedēļas beigās mēnesis būs zvaigznājā, kas palīdzēs koncentrēties uz praktiskām lietām un nākotnes mērķiem. Tādējādi šajā nedēļā ieklausies sevī, jo intuīcija būs spēcīga. Plāno nākotnes soļus, īpaši saistībā ar karjeru un finansēm. Atveries jaunām iespējām, jo pārmaiņas var nākt negaidīti, un tās būs ļoti vērtīgas. Kā arī velti laiku attiecībām, gan mīlestībā, gan draudzībā nepieciešams ir atklātums un uzticēšanās. Izvairies šonedēļ no impulsīviem lēmumiem, jo pārsteidzība var novest pie kļūdām. Izvairies no konfliktiem, jo emocionālās enerģijas būs spēcīgas, tāpēc mierīgs dialogs ir tas, kas ir svarīgi. Kā arī izvairies no pārmērīgas kritikas, gan pret sevi, gan pret citiem, jo perfekcionisms var traucēt progresam. Šī nedēļa būs dziļu atklāsmju un pielāgošanās laiks. Svarīgi izmantot šo enerģiju ir gudri, pievērsties personīgajai izaugsmei, plānošanai un attiecību stiprināšanai. Lai gan būs izaicinājumi, tie vedīs pret ilgtermiņa labuma, tāpēc esi elastīgs, uzticies sev un virzies uz priekšu ar mierīgu prātu. Bet lasījums par nedēļas prognozi katrai zodiaka zīmē. Auns. Šonadēļ tev būs daudz enerģijas, bet svarīgi ir to izmantot gudri. Darbā var rasties iespējas parādīt savas spējas, tomēr nepārvērtē savus spēkus un neiesaisties konfliktos. Personīgajās attiecībās iespējams nesaskaņas, ja būsi pārāk impulsīvs. Mans padoms Aunam – ieklausies citu viedokļos un pirms pieņem lēmumu rūpīgi apsvers visas iespējas. Vērsis. Rutīna var sākties garlaikojoties, tāpēc mēģini ieviest nelielas pārmaiņas savā ikdienā. Finansiālā situācija var uzlaboties, ja pievērsīsi uzmanību plānošanai. Tāpēc šis ir labs laiks, lai sakārtotu lietas un pieņemtu ilgtermiņa lēmumus. Mans padoms Vērsim – neesi pārāk pieķēries vecajiem paradumiem. Reizēm pārmaiņas ir tās, kas ir nepieciešamas, lai attīstītos. Dviņi. Viņiem komunikācija būs stiprā puse, un caur komunikāciju viņi šajā nedēļā var risināt sarežģītas situācijas ar vārdu palīdzību. Tomēr esi uzmanīgs ar solījumiem. Nepārspīlē ar savām spējām un pārliecinies, ka visi cilvēki ir godīgi pret tevi. Attiecības var piedzīvot patīkamus mirkļus, ja būsi atvērts un godīgs. Mans padoms Dviņiem – atvēli laiku sev un neuzņemies pārāk daudz pienākumu, lai izvairītos no izdegšanas. Vēzis. Šis būs emocionāli piesātināts laiks. Tu varētu justies noslēgts un vēlēties vairāk laika pavadīt vienatnē. Darbā un ģimenē var būt situācijas, kas prasīs tavu pacietību. Tāpēc labā ziņa, ja saglabāsi mieru, spēsi atrisināt visu bez liekiem sarežģījumiem. Mans padoms Vēzim – pievērs uzmanību savai labsajūtai un neļauj citu problēmām pārmērīgi tevi ietekmēt. Lauva. Šonedēļ būs uzmanības centrā un tavi sasniegumi tiks pamanīti. Tomēr centies neļaut lepnībai traucēt sadarbībā ar citiem. Attiecībās var būt prasīgs, tāpēc mēģini būt elastīgāks un saprotošāks. Mans padoms Lauvai – palīdzi citiem no sirds, negaidot tūlītēju atalgojumu, tāpēc tas tev ļaus veidot spēcīgākas saiknes ar nākotni šajās attiecībās. Jaunava.
Perfekcionisms var traucēt progresam, ja tu mēģināsi pārāk daudz kontrolēt lietas vienlaikus. Neļauj stresam sevi pārņemt. Šī ir laba nedēļa, lai sakārtotu prioritātes un koncentrētos uz būtiskāko. Mans padoms jaunavai – atceries, ka ne visu var kontrolēt. Dažreiz ir svarīgi vienkārši ļaut lietām ritēt savu gaitu. Svari. Sociālā dzīve būs aktīva, un tu vari iepazīties ar jauniem, interesantiem cilvēkiem. Karjerā iespējams pārmaiņas, bet tu spēsi veiksmīgi pielāgoties. Šis ir labs laiks, lai strādātu pie savām attiecībām, gan profesionālajām, gan privātajām. Mans padoms svariem – nevilcinies paust savu viedokli, tev ir daudz ko piedāvāt, un tevi daudzi uzklausīs. Skorpions. Finanšu jautājumi būs aktuāli un var nākties pieņemt nopietnus lēmumus. Esi uzmanīgs ar impulsīviem pirkumiem un mēģini rūpīgi plānot savu budžetu. Attiecībās var rasties neskaidrības, ja nepietiekami skaidri formulēsi savas vēlmes. Mans padoms Skorpionam – neļauj emocijām ietekmēt tavus lēmumus. Analīze un plānošana palīdzēs izvairīties no kļūdām. Strelnieks. Tu vari sajust vēlmi pēc piedzīvojumiem un pārmaiņām. Ja ir iespēja ceļot vai mācīties kaut ko jaunu, noteikti to izmanto. Darbā iespējams izmaiņas, kas sākotnēji var šķist izaicinošas, bet ilgtermiņā nāks par labu. Mans padoms strelniekam – esi atvērts jaunām iespējām un nepiesienies pagātnē, jo tev priekšā ir daudz aizraujošu piedzīvojumu. Mežāzis. Šī nedēļa būs piemērota pārdomām par nākotni un karjeru. Tevi var sagaidīt svarīgi pienākumi, kas prasīs lielu atbildību. Tomēr nesatraucies. Tava disciplīna un prasme plānot ļaus tev veiksmīgi tikt galā ar visiem izaicinājumiem. Mans padoms mežāzim – nenovērtē par zemu savu spēju atrisināt sarežģītas situācijas, jo tev ir visi nepieciešamie resursi. Ūdensvīrs. Draudzības un sadarbības ar citiem būs īpaši svarīgas šajā nedēļā. Kāds var lūgt tev palīdzību vai padomu? Ja vari, atbalsti viņu. Ja attiecībās ir nesaskaņas, šis ir brīnišķīgs laiks, lai tās risinātu. Mans padoms ūdensvīram – nebaidies izrādīt savas jūtas un domas. Tas palīdzēs tev un tuvākajiem cilvēkiem. Zivis. Tava intuīcija šonadēļ būs spēcīga un tu sajutīsi, ka esi uz pareizā ceļa. Labs laiks radošiem projektiem un veseliskai attīstībai. Iespējams, ka kāds notikums tev liks aizdomāties par dzīves jēgu un taviem patiesajiem mērķiem. Tāpēc mans padoms zivīm ir uzticies sev un savām izjūtām, jo tev nav vajadzīgs ārējs apstiprinājums, lai zinātu, ka tu dari pareizi. Šīs bija astroloģiskais vēstījums katrai zodiaka zīmē laika posmā no 24. februāra līdz 2. martam. Spied like šim video, seko manam kanālam, katru nedēļu uzzini jaunu informāciju, ja vēlies vairāk uzzināt tieši par savu zodiaku, piesakies konsultācijai. Uz tikšanos!